Pastāstīšu, kā sagatavot korālmainu ūdeni un kā to lietot. Tātad ņemam vienu mazo sašē paciņu ārā no šī iepakojuma un ievietojam ūdenī. Man jau šeit ir. Šim te vēsajam ūdenim es pievienoju uzkarsētu ūdeni, bet ne vārītu, lai šis ūdens būtu tāds diezgan stipri silts. Lielo krūzi var nosegt arī ar kādu dvielīti vai šķīvīti, un pēc 5 minūtēm mums būs gatavs jau koraļu ūdens. Varam apmaisīt ar koka vai plasmas sirbulīti, jo citreiz veidojas tādi koraļu kalcija nosēdumi apakšā. Metālu neizmantojam, jo tas sabojās šīs te koraļa īpašības. Lejam lielā skaistā glāzē. No rīta dzeram vismaz 640 ml, pa mazam malciņam, lēnā garā šo te korālmainu ūdeni, lai tas lēnām iztek mūsu zarnu traktam cauri un rasnajā zarnā uzsūktos. Varam pievienot arī ūdenim klāt H-500 dabīgo antioksidantu, kas sārminās mūsu organismu un palīdzēs izvadīt kopā ar ūdeni no organisma ārā ūdenī šķīstošos toksīnus. Varam atvērt kapsulu vaļā un izbērt ūdens glāzē, kuru mēs dzeram, vai arī norīt veselu kapsulu, šo kā H-500, uzdzerot virsū korālmainu ūdeni. Tad, kad mēs esam izdzēruši, tad pēc 20 minūtēm mēs arī varam brokastot. Turpmāk dienas laikā mēs ūdeni dzeram starp ēdienu reizēm, vai nu 20 minūtes pirms ēšanas, vai pusotru stundu pēc ēšanas. Jāņem vērā gaidīt to mirkli, kad tā kā sāk gribēties ēst pēc ēšanas. Tas ir īstais mirklis, kad organisms iespējams mums prasa padzerties. Un tad mēs padzeram ūdeni. Ja ir iespēja, atkal dzeram siltu ūdeni. Ja mums ir iespējams, tad kaut kur pielejam atkal silto ūdeni klāt, ņemam līdz šo korālmainu ūdeni vai nu labajā plasmas pudelē lejam vai stikla pudelē. Un tad, kad mums beidzās, papildinām to dienas laikā. Lai mums visas dienas laikā ir šis korālmainu ūdens, koraļu kalcija ūdens, ko dzert. Kas vēl ir svarīgi? Noteikti ievērot, cik daudz mums ir jādzer ūdens. Katram tas mums ir individuāli. Jāizdzer aptuveni 0,30 ml uz 1 svara kilogramu. Tas nozīmē, ja sver cilvēks 50 kg, viņam būtu jāizdzer 1,5 litrs ūdens. To vajadzētu dzert, visas dienas garumā, nevis sadzerties tikai no rīta vai vakarā, Noteikti jāizrēķina, lai mēs izdzertu šo ūdens daudzumu arī pa dienu. Tā tad vēl jāievēro tas, lai mēs to nedzertu ēšanas laikā, jo tanī mirklī, kad mēs ēdam, mums ir zarnu traktā, mums kuņģī veidojas kuņģa skābe, kas mums palīdz sastrādāt visu to, ko mēs esam apēduši. Kuņģa skābe ir ļoti skābs šķidrums, bet korālmaina ūdens mums ir sārmains šķidrums. Un ja mēs ar šo sārmaino ūdeni sašķaidīsim šo kuņģa skābi, tad mums sliktāk pārstrādāsies ēdiens. Tāpēc ēšanas laikā, ja mums ir vajadzīgs padzerties, tad dzeram vai nu citronu ūdeni, vai kefīru, paniņas vai kādu kompotu, bet korālmainu ūdeni dzeram starp ēdienreizēm. Vēl zem šī video es ievietošu arī Slovēnijas institūtā veikto pētījumu par korālmainu ūdeni, kas jums iespējams arī būs ļoti noderīgs, jo izpētītas tika tieši šīs te labās īpašības koraļu kalcija ūdenim. Un arī ielikšu lielāku aprakstu tieši par ūdens lietošanu. Lai visiem laba veselība un dzeram koraļu ūdeni!